Otradien, 5. novembrī, Rīgā Latvijas Nacionālajā operā tika pasniegtas bezmaksas datoru apmācības projekta Pieslēdzies Latvija jubilejas balvas, 7 nominācijās godinot aktīvākos skolotājus, seniorus un pašvaldības, kas pašaizliedzīgi iesaistījušies digitālās plaisas mazināšanai cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. 5 gadu laikā projektā datoru prasmes apguvuši jau vairāk nekā 20 000 senioru visā Latvijā. Apbalvošanas ceremonija nebija tikai oficiāla. Viesiem bija organizēts svētku koncerts, kuru atklāja pazīstamais latviešu dziedātājs Intars Busulis. Nedaudz vēlāk viņam pievienojās dziedātāja Aija Andrējeva, savukārt koncerta noslēgumā ar savu mūziku priecēja maestro Raimonds Pauls. Ar pārliecību var teikt, ka projekta spilgtākā nominācija ir gada iedvesma. Par uzvarētāju kļuva 95 gadus vecā Talsu iedzīvotāja Lidija Burčaka, kura neskatoties uz cienījamo dzīves gājumu ar lielu aizrautību apguvusi jaunas zināšanas un sekmīgi izgājusi visus 3 projekta apmācību līmeņus. Prēmiju Lidijai pasniedza Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš, pie speciālās prezidenta balvas pieliekot arī savu privāto e-pasta adresi. Tās iespējas tomēr ir ļoti dažādas, un it sevišķi pašvaldības jau ir ieinteresētas, lai būtu šī te atpakaļ saite, lai būtu jēga visai te darbībai. It sevišķi tā kā tagad, kā pašvaldības centrs ir bieži vien ļoti tālu no cilvēku, un faktiski tas ir gandrīz vienīgais reālais kanāls. Pati Lidija atzina, ka sākumā bija nobijusies, bet vēlāk saprata, ka jaunas zināšanas atvēra viņai pasauli. Intervijā Miks TV viņa atzina, ka vēlējās iemācīties rīkoties ar datoru, pirmām kārtām tāpēc, lai neatpaliktu no saviem mazbērniem. Mani mazbērni zina, mazbērni zina, bet es nezinu. Tas jau man tāds mīnus, es nevaru tur ar viņiem sarunāties nekā. Lai būtu līmenī. Vispār, kamēr cilvēks dzīvo, viņam jau ir jāmācās. Nevar jau apstāties. Latelekom projekts Pieslēdzies Latvija tiek īstenots kopš 2008.–2009. mācību gada. Projekta organizētāji iecerējuši līdz valsts 100. gadadienai apmācīt vismaz 30 000 cilvēku visā Latvijā, lai palīdzētu tiem pārvarēt digitālo plaisu un pilnvērtīgi integrēties informācijas sabiedrībā. Kā intervijā Miks TV pastāstīja Latelekom komercdirektore Kerlija Gabriloviča, projekta ideja radās pirms 6 gadiem, un tā galvenais mērķis ir iemācīt vecāka gada gājuma cilvēkus rīkoties ar datoru. Atsaucība ar katru gadu kļūst aizvien lielāka, aug ģeometriski. Šogad mums jau bija 10 000 seniori, kas apguva mācības, un mēs bijām no Latelekom puses apņēmusies, ka līdz 2018. gadam mēs gribam apmācīt 30 000 dalībnieku. Un tagad mēs esam apmācījuši jau 20 000 senioru. Mums ir aizdomas, ka šis cipars uz 2018. gadu būs krietni lielāks. Tā kā galvenais, lai mums ir mūsu palīgi, skolotāji un ir interesanti no senioru puses. Pēc koncerta viesi tika pavadīti ar svētku salūtu un likās, ka katrs no apbalvotajiem bija patīkami pārsteigts par izrādīto atbalstu un uzmanību. Kā uzsvēra balvas idejas autori, scenogrāfe Liene Pavlovska un pasākuma režisors Juris Jonelis, visi balvu saņēmēji ir dārgakmeņi, kas 5 gadu laikā pieslīpējušies vienam mērķim – senioru dzīves kvalitātes celšanai, lai tie nejustos vientuļi, apmulsuši vai bezspēcīgi moderno tehnoloģiju piedāvāto iespēju priekšā. Viktorija Gabri un Alisa Prohorova, Vlads Vasiļievs, speciāli Miks TV.